Piedāvāt vietā daudz labāki un ekonomiskāki produkti, un arī šī vidas veselības šis jautājums tiek risināts. Nu, tā es gribētu domāt. Protams, kā mēs zinām, cilvēkus vada dažādas, teiksim, emocijas un subjektīvi viedoklis par tādu lietu kā šīs gaismas tas baltums, vai nu, citam viņš ir nepatīkams, un citam viņš liekas, ka viņš, teiksim, mirgo, un ja šīs pūdas ir, teiksim, viņas arī ir ļoti dažādas, ir lētākas tomēr un ir dārgākas, un cilvēks negrib maksāt šo lielo naudiņu, bet parasti tā kvalitāte iet roku rokā ar to, ka tām galvenām sūdzībām, piemēram, tad, kad viņu ieslēdz, viņa ilgstoši uzsilst. Jo tur ir tā, ka tur nav kvēldiegs, kurš momentāli strādā, tur ir tāds pulverīts iekšā, un tad, kad tiek ieslēgta strāva, viņš pārvēršas gāzē, un tikai tā gāze rada šo gaismu. Un tas process paņem laiku. Lampiņa ir patumša no sākuma. Tieši tā, tas ir tas, ko es saku. Ieslēdz, viņa ir patumša, un tad viņa paliek gaišāk. Jā, bet tā doma ir tāda, ka, nu, kā lai saka, teorētiski ir tā, ka, ja jūs izvēlēsieties viņu kvalitatīvāk, labāk, jo šis diskomforts būs mazāks, jo tas notiks ātrāk, un par to ražotājs rūpējas un pie tā strādā, jo tas, protams, ir apzināts kā viens no trūkumiem. Un tagad par ražotāju. Iedomājies, kādu mēs baiso bumu sagādāsim visām tām firmām Eiropā, kas ražo šīs jaunās eko spuldzītes. Varētu tā piekrist, un tas, protams, tādam, kā saka, skaudīgiem latvietim ir ļoti tipiski. Bet es gribētu pieminēt, ka arī kvēlspuldzes ražo šie paši ražotāji. Tā kā, principā jau, mēs varbūt no vienas kabatas kāds pārliks otrā, bet būtiski mēs varam par to nepārdzīvot. Nu, viens labums, teiksim, ir. Man jau patīk tās ekolampiņas tikai vienu iemeslu pēc. Man nepatīk, ka viņas ir dārgas, bet tas, ka viņas var izskrūvēt ar plikām rokām. Nav tā kā kādreiz jāizslēdz bija kvēlspuldzīt, tad jāmēģina lupatiņu ņemt un mūžīgi apdedzināja nagus. Bet tagad kā tad izskatās jūsu tajā jaukajā pasākumā? Kā tad jūs cīnaties ar to pārstrādi? Kāda tad apmēram tie cipari, kādi izskatās? Un tie cilvēciņi ir tādi apzinīgi, viņi ved un nodod jums atpakaļ tās lampiņas, kuras tiešām jau ir izdegušas līdz šim brīdim? Tieši par privātu personām runājot par cilvēciņiem, to var skatīties pēc tiem veikaliem, kur mēs savācam spuldzītes. Tur ir kas ved, ir kas neved. Pa lielai daļai es domāju, ka cilvēki nezina un nav informēti par to, ka šīs spuldzītes nevajadzētu mest atkritumos, un domāju, ka nav informēti arī par to, ka jebkura tirgotāja pienākums ir mainīt viens pret viens šo spuldzīti. Cik tad jūsu rokās ir nonākušas tagad tās lampiņas aptuveni? Pa pagājušo gadu mēs esam pārstrādājuši 82 tonnas, kas ir kopā veido 102% no ievestā daudzuma. Kas ir pozitīvi, mēs beidzot laikam būsim tikuši galā arī ar vecajām lampām, tās, kas no padomju laikiem vēl ir dienas gaismas lampas saucamās. Izskatās, ka beidzot mēs viņas būsim savākuši pa visu Latviju. Tas arī veido tos 2%, kas ir virs, jā. 82, tā ir milzīgi čupa, ja to visu sabērt vienā vietā. Domāju, ka jā. Tas ir daudz savākšanas punkti pa visu Latviju, un iedzīvotāji, kam ir interesi īpaši, kas ir lielākas saimniecības un kur ir šī lieta, kur vajadzētu nodot tās lampas, jebkuras pašvaldības mājaslapā ir atrodama informācija par savākšanas punktiem reģionālajiem. Kas tad paliek pār no tām lampiņām? Viena liela daļa, teiksim, tiek pārstrādāta, bet kaut kas arī nepārstrādājās, vai ne? Ir tāda lieta, jā, pamats sastāvdaļas, tas ir, ko mēs iegūstam pārstrādājot lampu, tas ir stikls, plastmasa, metāls. Lūk, viela, kas nepārstrādājās, tas ir šis pulverītis, kas paliek pāri, kas saucās luminofors. Patreiz viņš tiek glabāts speciālos konteineros, vēlāk viņš tiek transportēts uz Vāciju, uz sāls raktuvēm, kur viņš tiek vienkārši noglabāts. Bet, cik tā es sapratu, ka tas daudzums ir ļoti niecīgs salīdzinoši, ja? Jā, precīzi es nepateikšu, bet uz vairākām tonām tur sanāk kaut kāds kilograms, ne vairāk. Viltīgā pulverīša. Un tad mēs viņus faktiski noliksim tajā sāls raktuvēs. Kaut gan faktiski, ja mēs tā runājam, Amerikā ir vairāk institūti, kuros tagad, kur cilvēku, teiksim, iesaldē, ja? Miljonārs, piemēram, grib iesaldēties, ja viņš ir slims, viņš iesaldējās. Un pēc tam varbūt pēc dažiem 10 gadu izdomās kaut kādu interesantu, teiksim, paņēmienu, kā viņu atdzīvināt. Tāpat varbūt pēc daudziem gadiem izdomās, ko darīt ar to jūsu jocīgo pulverīti, vai ne?
Jā, tieši tā, iespējams, tā būs laba pārtikas piedeva vai... Zinātnieki arī nesēž rokas klēpī salikuši, kā mēs visi zinām, un strādā arī pie jauniem lampiņu veidiem. Spuldzīšu. Protams, uz šīm ekospuldzītēm ir īpašs marķējums. Uz kastītes mēs redzam tātad šo pārsvītoto konteineriņu, kas nozīmē, ka šo lampiņu mēs nedrīkstam mest kopā ar citiem atkritumiem ārā. Viņi jānovieto ir speciāli tam paredzētajā kastītē. Vai, Anna, tev ir mājās jau jaunās ekospuldzītes? Protams, jo es cenšos rūpēties par sevi, par savu ģimeni. Kā mēs šodien uzzinājām, nomainot vecās kvēlspuldzes pret jaunajām ekonomiskajām, mēs gūstam ne tikai, zinām, labumu savas ģimenes budžetam, bet arī sniedzam labumu gan apkārtējai videi, un, kas ir vissvarīgāk, mēs pasargājam sevi un sev tuvos cilvēkus. Bet tas nozīmē, ka vēlreiz atkārtojam to speciāli. Nedrīkst šīs lampiņas, tad, kad viņas ir beigušas savu darbu, iemest kopā ar visiem pārējiem atkritumiem, jo var viņus saplīst, un tad šis pulverītis, kas ir samērā kaitīgs tur iekšā tais lampiņās, var nonākt saskarsmē ar jums pašiem, kas var apdraudēt jūsu veselību. Tāpēc tas ir jādara speciālos konteineriņos. Jā. Pareizi?